Man bija tā, ka Francijā 4 džeki pienāk, you are not welcome here. Saka, kam tu? You too, un viss to apsties, un viņi uzreiz klusi ir. Saka, un tu saka, ejam uz kino, let's go to the cinema this night. Okay. Tā galvenā jā. Grapa, jā, let's go grapa, un pēc tam labākie čomi ir. Ja tu tajā momentā, ko jo arī es esmu ievērojis latviešu mentalitātē, ka jūs izbraucat ārā vai jūs latviešiem esat bijuši kopā, kad viņi kautrējās runāt angliski. Es angliski perfekti nerunāju. Es itāliski perfekti nerunāju. Bet bija tā, ka es iemācījos kaut kādas dialektus, vai ne, ka viņi sāk runāt kā es, jo tev jābūt tai pārliecībai. Tikpat slikti, jā. Tikpat vidēji, jā. Bet principā ir tā, ka pietrūkst tā pašapziņa Latvijai. Bet tas vēsturiski no kara laikiem, es domāju, un ļoti daudz salūst ne tikai meistarības ziņā, vai ne, bet salūst komunikācijas ziņā, salūst sadzīviskā ziņā. Psiholoģiskā ziņā. Šite te, un tad man ir tā, ka, ko es esmu novērojis, kad ne visiem tā ir, bet man, piemēram, itāļu tas mākslinieciskums, kad aizbrauc tas radošums, vai ne, serbu sīkstums, vai ne, un brazīļu eksperimentālā rotaļa dēļa. Tu esi spiests tagad tajā vietā iedzīvoties. Jā. Un ja man būtu bērns, teiksim tā, es viņu vienu gadu uz Itāliju, to māksliniecisko izpausmi, tad tur Serbija, Balkāni, vai ne, Horvātija, Slovenija, kur ir, teiksim, sīkstums, komandas gars, karš, vai ne, un tad es viņu vienu gadu uz Brazīliju, kur man viņš dejot sambu, jo vairāk viņš saliek, un uz Japānu. Gribu redzēt, ja viņam būtu bērni, vai viņš mētāt tiešām pa pasauli tā, jā, man būtu, jāpēc vienkārši. Tik daudzās valstīs. Un Japāna, un tad es viņu aizsūtītu uz Japānu, kur ir darba ētika.